Sveicināts skatītāji un klausītāji. Runāju vēlreiz atkārtoti, jo nebija ieslēdzis pogu uz video. Tātad Nīla Reifertu gaidībās. Un tā vajadzētu būt vismaz. Te improvizētā no vecā plauktiņa, kas bija izzāģēti caurumi. Viss ir nav estētiski, bet ieguldījumi faktiski tikai darbs. Un kas ir savākts no iepriekšējās dzīves, bet viss funkcionē un kalpo ļoti labi. Tātad reko no salkarstiem gāja līdz. Tā. Vārds viņam nav. Te mums sīpola ūdens ļoti labi dzer, veselīgs. Gan vistām patīk un tā. Nu. Tā. Kas man jāpadalās? Ziniet, lai nagus nevajadzētu griezt, labāk turiet arī kādu daļu betona grīdu. Tas nekas, vismaz nagi nebūs jāšķērē. Tas ir liels pluss. Jaunajām pat pa ziemu nevajadzēja viņas vairāk uzstās. Viņām pat nevajadzēja griezt nagus labāk stāvoklī. Viņas berzē pret sienu vairāk. Viņas tādas, bet vecākajai kazai viņa ir drusciņ mierīgāka. Viņai obligāti vajag betonu, tad nebija jāgraiza. Jau tad 7 laikam vai 6 mēneši. Nekādas, tā saka, 6-8 nedēļas jāgriež jau. Tā kā tas ir pluss, ka ir betona grīda un ziemā, vasarā, kad ir karsts, viņām patīk ļoti uz betona grīdas atvaldzēties. Nav tik karsts. Tā kā tas ir pluss liels. Un kā jau mēs zinām, ko mēs zinām, to, ka kazas piens ir gan ļoti veselīgs, protams, cena viņam arī laba, un sieram arī, bet es nerunāju par biznesu, tas ir galvenais pašiem veselīgs produkts. Es esmu sapratis, ka es trakot un vergot nevēlos uz biznesu, galvenais, lai sevi nodrošinātu ar veselīgu pārtiku, Tas ir pluss. Minimāli ieguldījumi, liela atdeva. Tā, Eifrata. Labi, padalījos ar vajadzīgu informāciju, noteikti iesaku viņu pielietot. Te, protams, mums būs noteikti iespējams troši, nebūs savests kārtībā, nokaļķots, ne tikai atliek pielikt nožogojumu, tātad, lai suns netiek klāt atkal, jo nevar zināt, kas viņam, un lai truši neledz pāri neskrien pa visu kūti. Viņiem temperatūra te var būt vēsāka, viņiem pat tas labāk kažokam un visam pārējiem viņas vieglāk noteikti būs veselīgāki nekā siltumā, jo viņiem karstums nepatīk tā kā citiem dzīvniekiem, tā kā dalos. Tā, iesaku trolla, ļoti labs pasākums, zāli savākt, gan mulčošanai, gan, te ir šaurais, platais mums nederēja, šaurais ļoti labi, gan lapas var savākt rudenī ļoti labi, pateicīgs. Varbūt nav tik vienkārši pieslēgt, bet tāpat to var izdarīt. Viņš ir tāds pasmagāks un pie traktoriņa, mazā zāles pļāvēja, to var izdarīt.
Nu tā, kārtība mums dižā nav. Tad rekord paliek, lai kods būtu vēl siltāka. Noteikti nestiklosim. Otros ekonomisko variantu ar pārtikas plēvi karkasiņā. Un būs ļoti lēti. Un tātad rekord visādi vecie materiāli, kas no starpsienām visādām tika demontēts, lai gaisma būtu pa visu tur, kur es rādīju to kurtu trušiem. Tā nav kārtība laba, vecais siets, tādas lietas visādas, kas ir no vecās iedzīves, kur plauktiņi, kur varēs pīlēm uztaisīt noteikti. Kādas labas duris bija bērniņos, nocēlu, domāju, taisīšu, man nepiekrita, kur vēl vagonu dēlīši, bet līki, tā kā, tos es izmantoju, tā kā te ir līstas, tā kā viss kārtībā, jau ir izmantots, tad tikai gabaliņi palikuši. Te bija domājis tā kā vistām, bet norunājam, kad turam vienu vietu, nav pa visu kūta, otrā pusē ir esot citi plāni. Tā, padalījies esmu, jauku novakari, līdz nākamajam video.